par aktualitātēm politikas plānošanas dokumentos un normatīvos dokumentos, kas var ietekmēt meža īpašniekus. Es šodien gribētu, protams, galvenokārt runāt par pašreizējo situāciju ar potenciālām izmaiņām kompensācijas sistēmā. Bet ne tikai pavisam īsi arī pastāstīt jums par lauka attīstības programmas uzraudzības komitejas lēmumu par atbalstu likmēm, kā arī par izmaiņām meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumos, kas ir saistīti ar Satversmes tiesas spriedumu par pirms 2 gadiem pieņemto galvenās cirtas caurmēra izmaiņu atzīšanu par neatbilstošu Satversmei, precīzāk par šī procesa, kādā tas tika darīts, atzīšana par neatbilstību Satversmei un līdz ar to atgriešanos pie vecajiem galvenās cirtas caurmēriem. Bet sāksim ar situāciju ar potenciālām izmaiņām kompensāciju sistēmā. Kāda ir pašreizējā situācija? Tātad pēc mūsu 5. marta protesta akcijas Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministri izveidoja darba grupu, kuru vadīja pati ministra, kas protams, jāatzīmē ir pozitīvi, jo parasti jau netik augsta līmeņa ierēģi vada šīs darba grupas. Tā kā, tas bija labi, ka pati ministra viņu vadīja. Šī darba grupa faktiski ir noslēgusi savu darbu. Kāds ir darba grupas pašreizējais radītais produkts? Tā var teikt. Darba grupa ir diskutējusi un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir radījusi pašlaik tādu melnrakstu informatīviem ziņojumam. Pirmais melnraksts informatīviem ziņojumiem ir radīts, un mums līdz šo darba grupas locekļiem līdz 7. jūnijam ir jāiesniedz komentāri par šo melnrakstu. Pēdējā sanāksmē tika nolemts, ka varam līdz 20. jūnijam tad uzsāks informatīvā ziņojuma un ministra kabinetes protokola lēmumu, kas ir, var teikt, kā jau es teicu, iepriekšējā sanāksmē tika nolemts, ka līdz 20. jūnijam varamam ir jāuzsāk šī informatīvā ziņojuma un ministra kabineta protokola lēmuma, kas, protams, ļoti būtiska informatīvo ziņojumu sastāvdaļa, jo, ja informatīvs ziņojums ir tāds aprakstošs, tad protokola lēmumā jau ir noteikts tās darbības, kādas tad ir jāveic. Tātad pašlaik līdz 7. jūnijam darba grupas locekļiem ir jāiesniedz komentāri, un par to saturu, kāds pašlaik ir informatīvo ziņojumā, es stāstīšu tālāk, bet 20. jūnijā viņam vajadzētu nonākt tiesību aktu portālā. Tur, protams, būs arī publiska apspriešana, un šeit es tiešām aicinu visus arī izteikt savu viedokli par šo informatīvo ziņojumu, gan par to, ka, protams, ir atbalstoši, ja tur būs tās mūsu prasības ietverts iekšā, kādas mēs esam izvirzījuši, gan arī kaut kāda kritika, tad arī to ierakstīt, bet, lai lēmumu pieņēmēji jūt, ka šis jautājums ir aktuāls. Tā. Tātad, informatīvais ziņojums satura. Pirmkārt, informatīvais ziņojums satura informāciju par to, cik lielā platībā fiziskām un juridiskām personām, tātad privātām personām, ir noteikti aprobežojumi. Šeit jūs redziet informāciju, ka kopējā platība, ko aizņem īpaši aizsargājums dabas teritorijas, ir vairāk kā 1 miljons hektāru, ja 18,44% no sauszemes teritorijas, ieskaitot iekšzemes ūdens, bet tur ir kopā gan fiziskām, gan juridiskām, gan arī valsts kapitāla sabiedrībai un citām ministrijām piederoši un apsaimniekošanā esoši meži. Savukārt mikroliegumi mums ir 49,52 tūkstoši
hektāru. Protams, ne visos īpaši aizskarjamās dabas teritorijas zonās un mikroliegumos, protams, ir gandrīz visos, un buferu joslās aprobežojumi, bet tālāk tabuliņā jūs redzat, kur ir šie te būtiskākie aprobežojumi, kādās platībās. Mēs redzam, ka fiziskām personām un juridiskām personām kopā aprobežojumi 4689 hektāru platībā. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei tika lūgts izrēķināt šo te audžu, kuras ir ietvērtas platībās ar šiem būtiskajiem aprobežojumiem, kas ir uzskaitīti tabuliņā, tīro tagadnes vērtību. Jā, es atvainojos 73,895 hektāri, nevis 44 tikai jāakceptē. Tātad kopējā platība, kur ir šie būtiskie aprobežojumi, ir 73,895 hektāri, un ir izreikināts, ka šo audžu tīrā tagadnes vērtība ir 765,4 miljoni eiro. Tā ir tā nauda, kas ir pašlaik izņemta no meža īpašnieku kabatas. Tātad līdz miljardam arī jau vairs nav tālu. Nākošā informatīvā tabula ir saistīta ar tām platībām, kuras ir iekļautas īpaši aizsargāmās dabas teritorijās un mikroliegumos un sasniegušas galvenās cirtas vecumu. Tātad iepriekšējā tabula bija par to, cik ir kopējais apjoms audzēm. Tad ir tās platības, kurās audzes ir sasniegušas galvenās cirtas vecumu. Un tās ir audzes 38,023 hektāru platībā. Un šo audžu tīrā tagadnes vērtība pašlaik ir 491 miljonus eiro. Kāpēc būtiski rādīt šos datus? Tas būs tālāk. Kad ne 700 miljonus, ne 400 miljonus, ne 500 miljonus valsts budžets tā kompensācija izmaksu īpaši viena gada laikā pacelt nevar. Tas vienkārši nav realistiski. Bet runājot tālāk arī par tām pozitīvajām lietām, kas pašlaik ir informatīvā ziņojuma projektā, ir pirms jāpastāsta par ziņojumu iekļautiem priekšlikumiem par kompensāciju veidiem. Kā jūs redziet, šeit ir ietverti arī mūsu priekšlikumi. Tātad pilnas mežodas vērtības kompensācija kā vienreizējs maksājums, kā arī zemes maiņa tiem īpašniekiem, kuri saka, man naudu nevajag, tā ir mana senču zeme, es gribu turpināt saimniekot. Kā arī ir saglabāti jau pašlaik paredzētie kompensāciju veidi, īpašuma atpirkšana un ikgadējie maksājumi. Jā, arī īpašuma atpirkšana ir pašlaik jau paredzēta, bet nav tikusi praktiski realizēta. Tā kā šī ir labā ziņa, kad informatīvā ziņojumā ir iekļauti šie te mūsu piedāvājumi par to, kādām ir jābūt taisnīgām kompensācijām, tātad pilnas mežodas vērtības kompensācija un zemes maiņa. Par kompromisiem, jeb neiespējamiem kompromisiem, tātad par lietām, par kurām nevar būt kompromisi. Un es šeit esmu uzlicis mūsu viedokli. Tātad pirmkārt, pašlaik informatīvajā ziņojumā ir saglabāta norāde uz to, ka kompensācijas maksā tikai par tiem īpašumiem, kuros aprobežojumi ir noteikti pēc īpašuma iegūšanas. Viennozīmīgi nepiekritīsim šim uzstādījumam, jo mēs jau redzējām
iepriekšējā periodā, kad bija kompensācijas sistēma, kas paredzēja šos vienreizējos maksājumus, tad līdz 2014. gadam eksistējušā kompensācijas sistēmā, kad veidojās absolūti netaisnīgas situācijas, kad mantiniekiem tika pateikts, nē, jūs nevarat saņemt kompensāciju, jo jūs mantojums atklājās pēc tam, kad pirms tam jau bija uzlikts šis te aprobežojums, mantojums atklājās pēc tam. Līdz ar to, nu jā, šī būs tā noteikti sarkanā līnija, kuru mēs prasīsim nepārkāpt, tātad nedalam īpašniekus vecos, jaunos, pievos, resnos, visi īpašnieki, kuriem ir noteikti aprobežojumi, ir pelnījuši kompensācijas. Tāpat nepiekritīsim, ka meža īpašnieki tiek dalīti grupās, kuriem pienāks vai kuriem jāsaņem pirmajiem. Atkal, ja iet uz kaut kādu prioritizēšanu, tad ne pie kā laba tas nenoved tālāk kaut kāda sabiedrības šķelšana. Kompensācija izmaksas ir jāuzsāk visiem meža īpašniekiem. Ir iespējams kaut kāda kompromisa laikā, bet par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Mēs noteikti nepiekritīsim, ka kompensācija fonds ir jāveido pašiem meža īpašniekiem, iemaksājot ciršanas brīdī noteiktu summu. Pašlaik informatīvajā ziņojumā tieši šāds fonds nav paredzēts, bet pēdējā sanāksmē atkal no vidas organizācijas puses izskanēja priekšlikums, ka mēs jau agrāk runājam, ka tajā brīdī, kad cērt kārceti, ir kāds papildus nodoklis. Protams, ka nav loģiski prasīt tiem, kuri paši ir cietuši, pašiem sev arī samaksāt kompensāciju, veidot kompensāciju fondu. Pie tam jūs redzējāt, kāda ir auģu kapitāla vērtība, tīrā tagadnes vērtība. Skaidrs, ka šādas summas ar kaut kādu fondu, ko paši īpašnieki varētu veidot, nav iespējams vienkārši savākt. Tas vienkārši nav iespējams. Un tāpat nepiekritīsim, ka taisnīga kompensācija izmaksāšanas uzsākšana tiek atlikta ilgāk par 2025. gadu. Jā, pēdējā sanāksmēs jau parādījās arī priekšlikumi, kad iespējams kompensācija izmaksa ir jābalsta uz privātiem līdzekļiem, respektīvi nākotnē varētu strādāt brīvprātīgie oglekļa tirgi un no tiem tad kaut kādus resursus gūt šai kompensāciju izmaksāšanai. Mēs noteikti nevaram piekrist, ka tas ir kaut kāda neskaidra tālu nākotne, vēl īsti nezinot, kas tiks ieviests vai netiks ieviests, un pie tam tur arī daudz neskaidri jautājumi. Kā tad būs, vai arī tie īpašnieki, kuriem nav aprobežojums, varēs saņemt par piesaistīto CO2 kaut kādus maksājumus, un kā tad saņems gan vieni, gan otri, bet vieniem ir aprobežojums, otriem nav aprobežojums. Tur ir tik daudz neskaidrības, ka, protams, par šo noteikti mēs nevarēsim piekrist, ka tas tiek atlikts un gaidīt kaut kādas jaunas sistēmas. Un tagad būs sadaļa, kur es arī aicinātu jūs izteikt viedokli, jo šeit būs runa par kompromisiem, un par kuriem mēs šodien varam padiskutēt. Jo, protams, mēs no vienas puses saprotam, ka uzstādot kaut kādas taisnīgas, bet prasības, kuras tiešām valsts budžets nevar īsā laikā pacelt, mēs nonāksim pie tā, ka tiks torpedēts, ka kaut kādas izmaiņas, lai netiktu ieviestas. Līdz ar to mums ir jāsaprot, cik tālu mēs varam kur piekāpties, lai šī kompensācijas sistēma virzītos uz priekšu, izmaiņas kompensācijas sistēmā virzītos uz priekšu. Šeit ir 3 kompromisi, kas varētu tikt paredzēti informatīvajā ziņojumā, un vienkārši līdz šīs nedēļas beigām mums arī jāsniedz par šo ir viedoklis. Tātad, pirmkārt,
kad kompensācija, tātad mēs runājam par vienreizējo lielo kompensāciju, tiek izmaksāta tajā brīdī, kad mežaudze sasniedz galvenās cirts vecumu. Nu, līdzīgi kā būtu ienākumi pie galvenās cirts. Nu, tāpat jūs varat mežaudzi nocirst tajā brīdī, kad ir sasniegts kaut kāds rādītājs, tad jums ir ienākumi, un arī šeit tas tiek piedāvāts. Tātad izmaksā pilnu mežaudzes vērtību tajā brīdī, kad ir sasniegts galvenās cirts vecums, jo īpaši aizsargāmās dabas teritorijās galvenās cirts caurmēra kritērija nav. Tur ir tikai galvenās cirts vecums. Savukārt līdz galvenās cirts vecuma sasniegšanai tiek maksāti ikgadējie maksājumi. Nu, respektīvi, tie maksājumi, kādi pašlaik ir, tagad viņi ir palielināti līdz 190 eiro, tātad tiek maksāti aizsargājumās teritorijās par visām audzēm šie te maksājumi, bet tajā brīdī, kad audzes sasniedz galvenās cirts vecumu, tad tiek izmaksāta šī te pilnā summa. Tas ir viens iespējams kompromiss. Otrs, kad valsts vienojas ar īpašnieku, ka pilna mežaudzes vērtība, piemēram, tiek izmaksāta 10 gadu periodā. Šeit varētu būt izņēmumi tie īpašnieki, kuriem ierobežojumi ir mazākā platībā, piemēram, līdz 3 hektāriem, kur tad kompensācija izmaksā viena gada laikā. Tātad, mazāk īpašnieki. Šeit tā kompensācija izmaksas varētu būt viena gada laikā. Un trešais, ka kailcirts aizlieguma gadījumā tiek saglabāti ikgadējie maksājumi, tātad tur nav vienreizējs maksājums, tur ir ikgadējie maksājumi, taču maksājuma likmei ir jābūt krietni lielākai, protams, 52 eiro, tā nav adekvāta samaksas par kailcirts ierobežojumu, jo tur jāņem vērā arī šis laika faktors, kāds īpašniekam ir jāgaida, lai viņš šo te koknes ražu varētu iegūt. Jo mēs zinām, ka nosacījums tik izlases cirtē paņēmienos drīkst šo te audzi arī nocirst. Tā, šie ir tie kompromisi, par kuriem, manuprāt, mēs varam runāt. Tas, kas ir informatīvajā ziņojumā, tas ir arī šeit redzams. Ir 4 kompensācija avoti iezīmēti, tātad akciju sabiedrības Latvijas valsts meža dividendu palielināšana iezīmēt noteikti summu kompensāciju izmaksai, akciju sabiedrības Latvijas valsts meža plašāka iesaistīšanās zemes appirkšanā, emisiju kvotu izsoles instrumenti un akcijas nodokļu palielināšana degvielai par 0,02 eiro centiem litrā. Tas pēdējais ir mūsu priekšlikums, kā atbilde uz vidas organizāciju priekšlikumu, ka meža īpašniekiem pašiem ir jāveido šis fonds. Mēs teicām, ka nē, tad, ja šāda aprobežojuma noteikšana, viņus vajag tiešām, tad tās ir sabiedrības intereses, tad arī visai sabiedrībai ir jāmaksā. Tāpēc mēs iesniedzām šādu priekšlikumu, jo tur ir puslīdz vēl kaut kāda loģika saistīta ar akcīzi degvielai, jo tie CO2 izmeši. Tātad piesārņotājs maksā. Tiem, kuri, kā saka, piesaista šo te. Un tas attiektos, protams, gan arī uz meža nozari, gan uz jebkuru citu nozari, kas izmanto degvielu. Par emisiju kvotu izsoles instrumentiem klimata un enerģētikas ministrija ir diezgan kategoriski, ka nē, tur neredz šo te finansējumu, tur tas finansējums varētu būt kaut kādiem projektiem, varbūt par brīvprātīgo dabas aizsardzību, bet nevis kompensācijām. Savukārt par pirmiem 2, tur, es saprotu, ir arī zināms atbalsts no zemkopības ministrijas. Pašreizajā brīdī, kad akciju sabiedrība varētu būt tā, kas finansē. Bet, kā jau Kristaps norādīja, tas nozīmē, protams, ka negluži privātiem meža īpašniekiem, bet nozarei sanāk, ka šīs te kompensācijas ir pašiem jāatrod. Tas ir par finansējuma avotiem. Tā kā mūsu priekšlikums ir 4. Jā, vai par šo ir kādu komentāru? Tā šobrīd nav, ja kāds var celt roku.
Jā, nu, jebkurā gadījumā uz mūsu šo te priekšlikumu Finanšu ministrija bija norēģējusi par akcijas nodokli, ka tuvākajos gados tāpat akcijas nodoklis būs jāpalielina par 14 eiro centiem. Nu, līdz ar to, ka viņi neredz, ka vēl papildus lielāks šis palielinājums varētu būt. Nu, droši vien, ka šis ir informatīvs un droši vien, kad atšķirsies, ja pareizāk sakot, mēs būsim gan neitrāli kā Latvijas meža īpašnieku biedrība par šiem avotiem. Nu, protams, uzsvērsim mūsu priekšlikumu, kā saka, nozīmību, bet par termiņiem. Kā jau es teicu, informatīvais ziņojums tiks nodots publiskā apspriešanai līdz 20. jūnijam. Vismaz iepriekšējā sanāksmē izskanēja tāds apsolījums. Vides ministrija sadarbība ar pašvaldību savienību un pašvaldībām līdz 24. gada 1. novembrim jāapzina zemes īpašnieku interesi par zemes maiņu. Uz šo pašvaldību savienību iepriekšējā reizē iebilda, kāpēc viņiem tas jādara papildus funkcija, bet pašlaik informatīvā ziņojumā ir šis te iekšā. Tā kā pirmkārt noskaidrot, cik vispār zemes īpašnieki domātu par zemes maiņu. Un tad balstoties uz šo te zemes īpašnieku interesi un izvērtējot pieejamos maiņas resursus, varam sadarbībā ar Zemkopības un Tieslietu ministriju līdz 1. decembrim 25. gadam izstrādāt zemes maiņas mehānismu. Protams, tas, kas rada bažīgas, un šeit mēs noteikti norādīsim, ka mēs lūdzam šo te izslēgt ārā, izvērtējot šāda kompensācija mehānismu ieviešanas lietderīgumu un izdevīgumu. Tas tā kā saka, atstātas aizmuguras durvis, kur tā kā atkāpties no šīs izklausās. Bet termiņš ir noteikts tātad šī gada 1. novembris, līdz kuram jānoskaidro, cik tad īpašnieki gribētu mainīt. Un līdz nākošā gada 1. decembrim tad izstrādāts maiņas mehānisms. Savukārt par izmaiņām normatīvos aktos, kas ir tas būtiskākais, jo jā, tiešām informatīvais ziņojums ir informatīvais ziņojums, bet attiecībā uz šo iepriekšējā reizē tika norunāts, ka līdz 1. septembrim vides ministrijai ir jāizstrādā grozījumi likumā, kas attiecas uz kompensācijām, un šeit jau konkrēti tika norādīts, ka jāietver arī nosacījumi paplašināt zemes atpirkšanas tvērumu attiecībā uz dabas liegumiem un dabas liegumu zonām. Tā kā, viņi plāno piedāvāt dabas liegumos un dabas liegumu zonās šo te atpirkšanu, kas arī jau sen eksistējuši kompensāciju veids, bet kas netiek izmantots. Ievies zemes maiņu kā kompensācijas veidu un papildināt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu aizsargāmās teritorijās, ietvaru ieviešot vienreizējos mežotas vērtības maksājumu. Tā kā it kā ir tas, ko mēs par kompensāciju veidiem, ko mēs esam prasījuši, un termiņš arī 1. septembris. Vismaz ir kaut kāda konkrētība arī attiecībā uz termiņiem, nevis tāda vienkārši atrunāšanās. Tas, protams, ir pozitīvi. Runājot par termiņiem un to norādīšanu. Par ko ir vēl neskaidrības? Jā, un neskaidrība ir saistība ar Briseli. Vai kompensācijas saskaņā ar Eiropas Savienības regulām ir jāpielīdzina valsts atbalstam? Un tur ir vismaz 2 regulas attiecībā uz valsts atbalstu. Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem? Un viens no nosacījumiem, kas izriet no vienas regulas, ja tiek pateikts, ka kompensācijas ir valsts atbalsts, ir šī de minimis prasība. Tā de minimis prasība latviski runājot nozīmē to, kaut kādus kompensāciju izmaksas griestus, ko Eiropa nosaka, pieņemsim, cik 3 gadu laikā viens īpašnieks var saņemt. Bet tur tiek skaitīt kopā jebkurš valsts atbalsts, ko jūs saņemat. Ja jūs saņemat par kopšanu vai kādu citu Eiropas atbalstu, kas tiek klasificēts kā valsts atbalsts, tad viņu skaita kopā, un jūs noteiktā periodā nevarat saņemt vairāk, pieņemsim, par 200 000. 3 gadu laikā nevairāk par 200 000.
Tā kā, nu, tas vēl ir tāds neskaidrs jautājums. Arī mēs uzrakstījām Eiropas komisijai, mēs gan uzrakstījām jau kopā ar viedokli, ka mūsuprāt kompensācijas nav valsts atbalsts. Jo šie te valsts atbalsta nosacījumi, kāpēc Eiropā ir ieviesti, tāpēc, ka to skata konkurences tiesību gaismā. Nu, respektīvi, lai starp dažādām dalību valstīm attiecībā uz valsts atbalstiem nebūtu nu, kaut kāda tāda nosacījuma, ka viena dalība valsts ir izdevīgākā situācijā nekā cita, nu, biznesa ziņā. Bet mēs rakstījām, ka mūsuprāt, jā, kompensācijas nevar tikt uzskatītas par valsts atbalstu, jo meža īpašnieks to neizvēlās kā biznesa veidu, bet viņam valsts pasaka, ka tu savā īpašumā vairs nevari strādāt. Līdz ar to tas nav bizness, ko izvēlās meža īpašnieks, tas ir aprobežojums, ko uzliek valsts. Līdz ar to tā ir kompensācija, nevis valsts atbalsts. Nu, redzēs, ko Eiropas komisija atbildēs, bet varbūt arī, ka Eiropas komisija atbild, ka tas ir valsts atbalsts. Un tad būs vai nu šie te de minimis nosacījumi, bet vai arī otra regula, ka nu, tur būs jāsaskaņo šie te atbalsta nosacījumi arī ar Eiropu. Tikai mēs varam izkauties savā starpā, bet arī ar Eiropu jāsaskaņo. Šāds precedents ir, kas varbūt liek nedaudz optimistiskāk paskatīties. Vides ministrija savulaik izcīnīja to, ka kompensācijas lauksaimniekiem par nemedījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem lauksaimniecības kultūrām netiek skatīts saistībā ar šo te de minimis, ar šo te valsts atbalstu tādā izpratnē. Nu, tas varbūt ir tāds precedents, kas arī liek mums prasīt vides ministrijai, nu tad dariet visu. Tas mēģināt panākt tā, lai nav saskaņā ar valsts atbalstu. Tas ir, jā, par šo te informatīvo ziņojumu. Tad nākamās divas būs tādas pozitīvas ziņas attiecībā uz atbalstu. Pirmkārt, lauka attīstības programmas uzraudzības komiteja ir lēmusi par atbalsta likmēm, kādas varētu būt uz priekšu mežsaimniecības pasākumiem. Nu, šeit jūs tabuliņu redzat, kā ir pašlaik un kāda ir pārskatītā likme. Gan ieaudzēšanai, gan atjaunošanai, gan nomaiņai, gan reķināšanai. Jūs redzat, ka šī pārskatītā likme ir krietni lielāka nekā bija līdz šim. Nu, mēs arī no biedrības puses aicinājām veikt šādas izmaiņas. Protams, mums biedriem nedaudz varbūt atšķirās viedoklis, cik lielai šai likmei jābūt. Bija arī viedoklis, ka varbūt viņi pat nedaudz par lielu, bet nu, tāds ir aprēķins, ko ir iesniedzis konsultāciju pakalpojumu centrs par šīm likmēm. Nu, uzraudzības komiteja ir lēmusi šādi attiecībā uz aktivitātēm ieaudzēšanu, atjaunošanu, nomaiņu un retināšanu. Savukārt attiecībā uz kopšanām, jo jūs zināt, tagad ir sadalīts, viens ir pats pamatpasākums, piemēram, stādīšana pie nomaiņas vai pie apmežošanas, un pēc tam ir kopšana pēc neproduktīvu meža uz nomaiņas vai pēc ieaudzēšanas vai pēc atjaunošanas pēc dabas katastrofām. Un tāpēc ir arī sadalīta divos pasākumos, un šeit jūs redzat, ka šeit ir ļoti būtisks pieaugums kopšanas atbalstā. Protams, atbalsta intensitāte ir 60%, bet nu vienalga pārskatītā likme, jūs redzat, ka no 204 eiro ir uz 311, uz 452, uz 323 un 304. Nu, tā kā ņemot vērā pēdējo gadu inflāciju un stādu izmaksas un darba spēka izmaksas, nu, jā, nu šī kompensācija, šīs atbalsts noteikti būs krietni patīkamāks nekā bija iepriekšējā uzsaukumā pieteikšanās kārtā. Nākamā pieteikšanās kārta varētu būt rudenī. Šis gan vēl ir jāsaskaņo Eiropas komisiju. Nu, šo vietējā uzraudzības komiteja ir lēmusi. Notiks saskaņošanas darbs ar Eiropas komisiju. Parasti tas ir kaut kāds 6-7 mēneši. Nu, tad iespējams uz nākamo rudens kārtu jau šīs te jaunās likmes, ja vien nebūtu būtiski iebildumi no Eiropas komisijas, tad arī jau būtu spēkā.
Un, jā, visbeidzot, trešais jautājums par izmaiņām meža atjaunošanas, ieaudzēšanas plantāciju meža noteikumos. Es jau mūsu biedrības biedriem rakstīju, ka pēdējā meža konsultācijā padomē es aicināju veikt grozījumus arī meža atjaunošanas un koku ciršanas noteikumos, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, kas atcēla skaitliskās vērtības galvenās cirtas caurmēram, kas tika pieņemts pirms 2 gadiem. Tad pirms 2 gadiem komplektā ar izmaiņām caurmēru skaitliskās vērtībās tika pieņemti arī papildus nosacījumi, kas meža īpašniekam ir jāievēro, ja viņš grib veikt šo ciršanu. Nav godīgi atceļ vienu, bet neatceļ otru, līdz ar to es rosināju un meža konsultāciju padomu atbalstīja šo viedokli, ka tad ir jāveic izmaiņas arī pavadošajos, jeb saistītajos noteikumos, kas tika pieņemti reizē, šie grozījumi. Un pašlaik Zemkopības ministrija ir nodevusi tālākai virzībai izmaiņas meža atjaunošanas noteikumos, un šeit jūs redzat tās paredzētās izmaiņas, kādas tad ir plānos, tātad svītrot tos punktus, kur tika ieviest pirms 2 gadiem, tad tika veikts izmaiņas arī caurmēru skaitliskajās vērtībās, tātad svītrot punktu, kas prasa, ka ir obligāti jāstāda vai jāsēj 3 gadu laikā, pēc tam, kad ir veikta galvenā cirta pēc caurmēra. Tāpat ir svītrota prasība par šo te uzlabot un pārāk kategorijas stādāmā materiāla izmantošanu, ja tiek veikta galvenā cirta pēc caurmēra. Un arī svītrot šie pārējais noteikumi punkti, kas paredzēja, kurā brīdī tad stājās spēkā šī prasība par atjaunošanu. Šodien sazvanīju Zemkopības ministriju, viņi paredzēja, ka 10 dienu laikā šis jautājums tiks saskaņots arī ar citām ministrijām, tādas lielas iebildes šeit netiek prognozēts, un tad jau būs ministru kabinetā. Tā kā, jā, ja kādām veidojas situācija ar valsts meža dienestu par to, ka prasa šīs te vecās prasības, tad lūdzu painformējiet par šo, un ja tur veidojas kaut kāda konflikta, tad lūdzu arī painformējiet biedrību. Tā. Tas, laikam, no manas puses arī šodien būtu viss, vai ir kaut kādi jautājumi par šo? Čatā šobrīd nav. Es domāju, vai kāds var pacelt roku. Un pēdējā iespēja. Tā. Čatā uzturās jautājums, kad šī noteikuma atcelšana notiks? Es mēģināju ieskicēt šo te virzību. Tātad tuvāko 10 dienu laikā ir saskaņošana starp ministrijām, un tālāk jau viņi tiek virzīti uz ministru kabinetu. Cik ātri ieliks ministru kabineta sēdes darba kārtībā, to es jums nevaru pateikt. Katrā ziņā mēs lūdzam Zemkopības ministriju, ņemot vērā situācijas neskaidrību, to darīt, mēģinot panākt pēc iespējas ātrāk. Pirms vēl ministri ir atvaļinājušies, bet es precīzi datumu es nevaru pateikt. Nākamais projekta kārta ar paaugstinātām likmēm 25. gada rudenī? 24. gada rudenī. Ticamākais, ka nākošā gada pavasaris, 25. gada pavasaris, bet iespējams šī gada rudenī. Atkarībā tā, ko Eiropas komisija cik ātri saskaņo. Vai liegums būs mūžīgs, tāds jautājums? Jā. Tas laikam nav īsti jautājums man, bet, protams, ka mūsu viedoklis ir tāds, ja tā vērtība tur nav, tad tas liegums ir jānoņem.
Un iespējams, ka tieši ja mums izdodas panākt šo te vienreizējo maksājumu iedzīvināšanu, tad no vienas puses, protams, valsts negribēs atkāpties. Ja reiz nauda par to ir samaksāta, tad tai vērtībai ir jābūt, bet varbūt atkal gluži pretēji par tiem īpašumiem, par kuriem tiks pieprasīts, viņi varbūt rūpīgāk vērtēs, vai šeit ir jāsaglabā šis liegums. Varbūt, ka to liegumu tomēr var atcelt un nemaksāt šo kompensāciju. Jā, vairāk nav šobrīd. Nē, tikko ienāca. Vai būs info par nozares izstādēm Zviedrijā, Somijā? Vai tas no biedra aktualitātēm laikam prasa? Tad ir jālūdz varbūt cilvēku nokomentēt, kas to ir domāts par nozares izstādēm. Varbūt, Daini, tu vari pajautāt, kā doma bija. Parasti šad un te nezinu, ar kādu regularitāti ir bijušas izstādes, kur man bija iespēja kādreiz piedalīties par jaunumiem nozarei, tur tehnikas un viss kādi jaunumi, kaut kas tāds. Jā, mums bija bijusi praksa, ka mēs kā biedrība organizējam biedriem šādu te kopīgu braucienu, bet tas vairāk atkarīgs arī no projektiem un finansējumu. Ņemot vērā, ka mēs nodrošinām, ka tas līdzmaksājums biedriem ir ļoti, ļoti mazs vai nav nemaz, tad katru gadu mēs šādi nevaram sarīkot. Ja runā par informāciju, tad Sigita lūdzu nočeko pārbaudi, kas ir šogad ar tām izstādēm, varbūt palaist biedriem to informāciju, bet tāds kopīgs brauciens noteikti netiks organizēts. Jā, komentārs čatā, kad Vācijā ir līdzīga tāda izstāde jūnijā, no 19. 22. bet cik noprot lielākā Elmība. Bet tas ir pašu rocība, ja vēlme būt tur. Varbūt tad apskaties, lūdzu, Sigita, to informāciju Jā, tad nākamajiem biedriem aktualitātes. Jā. Tad to darīt. Jā, katrā ziņā es tiešām gribu pateikt milzīgi paldies par to 5. martu. Mēs arī ar igauņu kolēģiem runājām, kad mums ir jāparāda sabiedrībai un politiķiem arī, ka mēs esam aktīvi. Ne tikai pukstam pa mājām, bet esam arī aktīvi, jo šādas te akcijas viņus uztrauc, tas ir skaidrs. Tie ir partiju reitingi, kā vēlētāji skatās, un ja vēlētājiem ir problēma, ar kur viņi ir pielās, tad protams, viņi uztraucās, tas ir skaidrs. Es nerunāšu, protams, par pēdējo skolotāju pasākumu, un premjeras sacīto šajā pasākumā, bet jā, es domāju, ka to viņi ilgumā to nāksies nožēlot droši vien, to viņiem neapdomīgi varbūt pateikt šajā akcijā, bet tāda nozares vienotības sajūta un arī šī darba grupa, kas pašlaik notiek, jau ir rezultāts. Tas rezultāts ir gan mūsu pašu tāda vairāk vienotības sajūta, gan arī ietekme uz vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbībā. Un arī tagad man ir iespēja pabaidīt un teikt, ka ja nebūs tā kā loģiski, kā mēs varbūt piedāvājam, tad mēs, protams, domājam par jaunām protesta akcijām. Tas efekts tai mūsu akcija ir bijis. Un tā kā liels paldies visiem par piedalīšanos un atbalstīšanu. Jā, vai kāds vēlas vēl kaut ko teikt? Paldies, tev, Arni.
Paldies! Un, jā, es tiešām mēģināšu iziet tā, lai tā sistēma sāk strādāt. Un ja tur kāds kompromiss arī ir nepieciešams, un diemžēl tas uz to arī ir jāaiziet. Jo nu, esot tur klātienē, nu, tur vienkārši tā sajūta ir jānoķer, kurā brīdī daudz ir par daudz, un kurā brīdī mēs varam arī stingri iet uz priekšu. Tā kā tā. Ja nav vairāk komentāri, tad paldies un turpinām informēties.